Es ļoti ilgi mēģināju saņemties, lai ierunātu liecību, vairāk pamudinājumu dēļ un vispār projekta dēļ. Likās, ka tas ir tik skaisti, ka mēs varam katrs dalīties ar tām lietām, kā Dievs ar mums runā, kā viņš darbojās mūsu dzīvē, un ir tik fantastiski klausīties, cik dažādi un cik īpaši viņš var pieskarties katram cilvēkam un būt ar katru kopā. Tāpēc esmu milzīgi pateicīga par šo projektu, jo tas ir mans ikdienas sākums, ka braucot uz darbu var noklausīties liecības un slavēt Dievu par to, cik brīnišķīgs viņš ir. Un mana liecība ir par to, kā Dievs runā ar mani caur manu darbu, manām darba vietām, un par to, kā viņš brīnumaini vada cauri šim procesam. Un tas stāsts un tā liecība sākās pirms vairāk kā 11 gadiem, ka mēs ar vīru tikko bijām atgriezušies un iepazinuši Jēzu. Un tas bija sakrit arī ar laiku, kad man nācās mainīt darba vietu. Un es ļoti meklēju, un arī pēc tās iepriekšējās ļoti īpaši sakriti, kad es diezgan viegli arī atradu šo vietu, un viss gāja brīnišķīgi. Man izteica piedāvājumu, un es tam piekritu, un pēc tam, kad notika līguma sastādīšanas mirklis, tad, protams, tur parādījās daudz dažādu apstākļu, kas nebija tā kā gribējās, un man nācās atteikt, jo mēs arī pastorātā lūdzām, un Dievs arī uzrādīja, ka nedrīkst piekrist tādiem apstākļiem. Un brīnumainā kārtā, protams, kad darba devējs visu nāca man pretī un piedāvāja, kā vajadzēja, un tāpēc likās brīnišķīgi, ja tu esi tādā gaismā un paklaus Dievam, ka viņš arī parūpēsies par tevi. Un tā es uzsāku savas darba gaitas šajā uzņēmumā, un, protams, kad tas sākuma laiks parasti ir tāds pierīvēšanās laiks, kad ir jāpierod, un man ļoti grūti gāja. Un sanāca tā, ka man bija ļoti milzīgs šaubas, vai palikt vai nepalikt. Likās, jā, Dievs man ir tā kā nolicis un sakārtojis tik daudzas lietas, un es tā nepateicīgi gribu iet prom. Un tajā šaubu laikā, protams, kad bija jāatverās pie Dieva, un es Dievam jautāju, un viņš brīnišķīgi atbildēja ar rakstvietu, ka tu esi Dieva apstiprināts darbinieks. Un tas bija kā sauklis un palīdzēja man noturēties, un šī darba vieta arī ir bijusi man tāds izaugsmes un atspēriena punkts, kurā es varēju tik daudz iemācīties un tik daudz attīstīties. Un tagad redzu, kad arī nobriest nākamajām lietām un nākamajām darba vietām. Un tad es ar šo saukli Dieva apstiprināts darbinieks dzīvoju ļoti daudzus gadus, un man jau likās, ka tas ir uz tādu, uz mūžu, varētu teikt, un ja jau apstiprināts, tad apstiprināts. Un tad man ļoti, ļoti grūti nācās piedzīvot to mirkli, ka es jutos ļoti izdegusi, ļoti emocionāli sliktā stāvoklī, un man likās, ka jāiet prom, bet tas sauklis Dieva apstiprināts darbinieks turpināja dzīvot ar mani, un likās tā interesanti. Un visskaistākais tajā visā ir, ka Dievs ļoti nepārprotam mainīja šo Dieva apstiprināto darbinieku, un viņš arī vadīja projām un apstiprināja man par to, ka ir pienācis laiks doties tālāk, ka tu esi izauguši šajā vietā un spērt nākamo soli, kas ir arī milzīgs pārbaudījums, pateikt nē stabilai darba vietai un kaut ko mainīt no savas ikdienas. Un pavisam dievjauši man sanāca atrast arī manu nākamo darbiņu, un arī tur, protams, kad tas bija milzīgs lēmums gan man, gan ģimenei, tātad atteikties no stabilās vietas un aiziet uz kaut ko pavisam nezinām uz citu sfēru, bet likās tāda viegluma sajūta, un tad es pieņēmu lēmumu mainīt šo darbu, un, protams, ka tas bija grūti, un man ļoti ilgi nāca, un emocionāli smagi bija pieņemt šo lēmumu, un es beigās, kad pieņēmu tajā dienā, kad man bija jāraksta atlūgums, es biju ļoti, ļoti pārbijusies,
Un tā, kad ļoti negribējās, likās, ļoti negribējās. Bet Dievs caur Bībeli, viņš teica, dari, ko esi nodomājis, es esmu ar tevi. Un tas bija tik brīnišķīgs pamudinājums un apstiprinājums, ka viņš ir man līdzās, un viņš šajā procesā man ir vadījis un izvadījis. Un es arī, tajā dienā varēju uzrakstīt atlūgumu, sakārtot attiecības emocionāli ar priekšniecību un aiziet no šīs vietas. Un nākamā vieta, kurā es nonācu, protams, bija milzīgs trieciens manai pašapziņai, jo viss bija jāsāk no sākuma, pilnīgi jaunā sfērā, jāmācās. Un arī tur bija šaubas, vai man ir jāpaliek, jo tas darbs bija pilnīgi citādāka tipa nekā iepriekšējais. Un es arī rekolekcijās par to lūdzu Dievam, un viņš man sūtīja lidmašīnu. Un kāpēc lidmašīna? Jo šis jaunais darbs ir aviācijas sfērā. Un man likās, tāda sakritība, ka lidmašīnas taču visur lido. Un Dievs, protams, tajā lūkšanas laikā viņš sūtīja vēl vienu lidmašīnu. Un tagad man likās, tas jau tāds ceļš. Tad, protams, ka bija arī 3. un 4. Un tas bija milzīgs tāds Dieva apstiprinājums, skaists. Un tā kādu laiciņu arī pastrādājot, ne no kurienes pēkšņi uzradās vēl viens darba piedāvājums. Un es no sākuma tā kā vispār negribēju, es domāju, es tik labi jūtos savā darbā, atkal esmu Dieva apstiprināts darbinieks un negribēju neko mainīt, bet likās, labi, ja jau tad jau un aizgāju uz intervijām. Protams, es nonācu, negribot tajā situācijā, ka man ir jāpieņem lēmums tad palikt vai aiziet. Un kā jūs varat iedomāties, tas ir tas mirklis, kad ļoti gribas tvērties pie Dieva, pie visiem iespējamiem resursiem, ko viņš var dot, un tajā brīdī man nāca pretī raksturvieta par Jēzu un Pēteri, kur Jēzus teica Pēterim, kāp ārā no laivas un nāca pie manis. Un man likās, tas ir tas mirklis, kad Jēzus man aicina ārā, un es arī domāju, tad es došos tajā jaunajā darbaņā, izkāpšu no šīs te laivas, iešu jaunos apvāršņos, un tā situācija atrisinājās tā, ka, protams, mans esošais darbs par mani cīnījās un izcīnīja šo cīņu. Viņi negribēja man pazaudēt, un viss skaistākais tajā visā bija, kad dienā, kad es sakārtoju attiecības ar abiem tā kā darba devējiem, tad ienākot darbā pār mani nāca milzīga svētā gara sajūta. Un tas bija tik milzīgs apstiprinājums, tik dzīves par to, ka man ir jābūt šeit un jālūdz par šo darba vietu, ka tā ir mana. Ka bija brīnišķīgi to saprast. Un viss skaistākais tajā visā bija, ka Dievs arī atklāja šīs rakstvietas nozīmi, kur viņš teica, ka nevis viņš man aicina ārā, bet viņš teica Pēterim un arī man, kāpēc tu sašaubījies un sāk grimt. Un tāpat arī ar mani, kad es tagad varu dzīvot pārliecībā, ka šajā vietā, darbvietā esmu nolikta, aicināta, izmantot savus dāvanas un pakļauties viņam un viņa vadībai. Tas ir tik brīnišķīgi, lietot tās dāvanas, ko viņš katram mums ir devis, būt vietās, kur esam likti, paklausīt, tad, kad viņš mūs vada, sūta kaut kur, lūgt par saviem kolēģiem, par saviem darba devējiem un būt tā gaisma, būt pasaules vidū un būt tam dīvainajam kristietim, kas kalpo baznīcā, kas tic, bet tādējādi arī liecināt saviem kolēģiem. Un tad tas mans aicinājums ir būt par gaismu savā ikdienā, tur, kur Dievs mūs ir licis, jo viņam nav mazsvarīga lieta, viņam arī ir svarīgi, ko mēs darām, ko mēs strādājam, par ko mēs mācamies. Tāpēc neviena lieta Dievam nav par mazu, jo tās visas ir ar mums saistītas un viņš grib par mums parūpēties. Pateicība Dievam. Mīļais debes Tēti, sirds mīļais Kungs, Jēzu Kristu, mīļotais svētais gars, paldies, ka mēs esam Tevis apstiprināti, Tevis radīti,
tevis mīlēti, tevis tik dārgi atpirkti. Paldies par taviem klusajiem un maigajiem pamudinājumiem mūsu dzīvēs. Paldies par katru dievjaušību. Paldies par taviem apstiprinājumiem caur svētajiem rakstiem. Paldies par atbildētām lūgšanām, kungs. Paldies par draudzi un draugiem, ar kuriem kopā varam lūgt un izlūgties gudrību no augšienes. Paldies, ka tu esi Dievs, kas esi it visur klātesošs un it visā mūsu dzīvēs ieinteresēts. Paldies, ka šajā pasaulē nav vietas, kur tu mūs jau negaidītu. Paldies, ka esi ar mums mūsu bailēs un šaubās, un ka esi ar mums ikdienas līdz pasaules galam. Paldies, ka tu ved cauri grūtībām un izaicinājumiem. Kungs, mēs lūdzamies, ka tu palīdzi tos pieņemt ar pateicību, ticībā pieņemot, ka tu, kas visus galvas matus uz mūsu galvas esi saskaitījis, zini labāk par mums pašiem, kas tieši katrā konkrētajā dzīves uzdevumā un vietā mums visvairāk ir nepieciešams, lai mēs varētu pieaugt, Kungs Kristu, tavā līdzībā. Paldies par jauniem sākumiem un katru kopā nostaigātu ceļa posmu. Jā, dāvini, Kungs, mums nešaubīties, kāpjot ārā no savām komforta laivām, jā, un paklausīt taviem aicinājumiem, tev sekot, lai kur tu mūs vestu. Paldies tev, Kungs, par dienišķo maizi. Paldies, ka tu gādā par mums vēl vairāk kā par putniem gaisā un puķēm pļavās. Paldies tev, Kungs, par mūsu darba vietām. Paldies, ka tu esi mums katram devis visu vajadzīgo, lai varētu pildīt mums uzticētos pienākumus. Kungs, mēs lūdzamies par mūsu darba devējiem, par mūsu valsts vadītājiem, par Saeimas un pašvaldību deputātiem, par katru vienu, kura rokās ir vara un atbildība par Latvijas un latviešu tagadni un nākotni, ka tu no savas karsti mīlošās debes Tēva sirds, jā, dāvini viņiem visu nepieciešamo, lai viņi spētu vadīt godīgi, iejūtīgi, jā, ka viņi nemeklētu savu labumu un nepaliktu vienaldzīgi. Dod, Kungs, visiem vadītājiem atziņu un gudrību no svētā gara, ka viņu sirdis neizbīstas, bet ar pateicību spēj pieņemt katru jaunu izaicinājumu, kas jārisina, un mezglu, kas jāšķetina. Paldies tev, mīļais Jēzu, par visām izaicinošajām attiecībām un pienākumiem mūsu darba vietās, ka tu tajos mūs neatstāji vienus, bet it visur esi līdzās un klātesošs. Palīdzi, Kungs Kristu, atšķirt tās situācijas un sarunas, kad mums jāklusē un tās reizes, jā, kad nevaram palikt vienaldzīgi un kad ir jāiestājās par patiesību. Mēs lūdzamies, Kungs, drosmi liecināt par tavu evaņģēliju starp kolēģiem, ne tikai ar vārdiem, bet vēl vairāk, Kungs, ar savu attieksmi, ar saviem lēmumiem un izvēlēm. Pildi mūs ar savām svētā gara dāvanām, ka varam pacietībā, pazemībā, lēnprātībā, sirsnīgā līdzjūtībā un laipnībā, un, Kungs Kristu, tavā piedodošajā mīlestībā uzlūkot ik katru, kam ir nepieciešama tava gaisma un cerība. Palīdzi mums to nest un dāvināt. Dod, Kungs, spēku nepalikt nevienam neko citu parādā, kā vienīgi tavu mīlestību. Palīdzi debes Tētīt, ka nesacenšamies ne ar ko citu, kā vienīgi tavu mīlestību.
Ielej mūsos, Kungs, savu svētā gara prieku, pildīt savus ikdienas pienākumus, un lai katru savu soli arī šajā dienā varam spērt, droši paļaujoties, ka Tu mūs turi un nes uz saviem pleciem. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visvarenais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen.